Ko nozīmē, ka Jēzus ir dzīvs? Un kā tas attiecas uz kristiešu dzīvi šodien? Universāli, ja mēs skatāmies, tad Jēzus pirmkārt ir iekļaus visus mūsu savā dzīvībā. Mēs esam it kā ielikti tā kā viņā iekšā. Tas jāsaprot, jebkuram ticīgam, neticīgam, neticīgais vienkārši tajā dzīvo, tā žēlstības dāvana. Ja? Tie, kas ir ticīgi cilvēki, kas saprot, kam ir šī saprata par žēlastību, par ķēnišķu uzvaru, mēs jau vienkārši dziļāk mācāmies šajā dzīvē praktizēt viņu uzvaru. Ja, bieži vien cilvēki dzīvo neziņā, tas nenozīmē, ka viņi nav Kristu vai Jēzu vai nav viņi pabeigtie darbā, vienkārši viņi nezina. Tāpēc neziņas pēc viņiem sanāk dažādas kļūdas, kultūra vēsturiskais mantojums un tā tālāk. Mēs dzīvojam viņā, mūsos viņš ir, un mūsos, kuri zinām, mēs rezonējam, darbojamies, atbildam, cīnamies, ja vajag. Mēs pasludinam un dzīvojam viņa pilnā uzvarā. Ikdienas dzīvē, pirmkārt, mēs ejam arī, dziedinam slimos, mēs inspirējam cilvēkus uz dzīvi, mēs stāstam cilvēkiem, ka dzīvība ir kaut kas vairāk nekā nāve, gaisma ir spēcīga, un mēs mācam cilvēkus burtiski ikdienas dzīvē, praktiskā dzīvē, izmantot tos zināšanas, ko Jēzus mums dod. Gan savās vārdos, gan caur Svēto garu šodien, jo mēs esam savienoti ar Svēto garu. Un bieži vien tas ir draudzēs, bieži vien tas ir ārpus draudzēm, uz ielas, darbā, jebkurā normālā komunā mēs esam tie, kas nesam šo te gaismu, jeb debesu valstību. Amen.